Sveikās tā šajā video par rītdienas meistarklasi. Es pastāstīšu tehniski lietas, kas, kur un kā, un es arī pastāstīšu, ko mēs tur darīsim un kas tur būs, ja? tajā visā pasākumā un kā. Nu jā, kas tur būs. Tā, pirmais tehniski, es Zoom linkus aizsūtīšu e-pastā šodien visām, kuru e-pasti man ir, un pielikšu arī rītā WhatsApp grupiņā pirms nodarbības arī būs Zoom links, ja? Tā kā Zoom links būs, ja? Nākošais tīri tehniski, par webināru, tad tā ir meistarklase šim, lai sapņi piepildās webināram, un zinat, ko es iedomājos tīri tehniski Zoom, tā mamata acīs liena, tehniski iedomājos par Zoomiem, es saprotu, ka ne jau visas tiek otrdienu vakaros, ja? Man ir kā ideja, kā piedāvājums, ka, piemēram, 2 reizes mēs varam no tām, mums ir 7 Zoom, un, piemēram, 2 no tiem var uztaisīt sestdienu no rīta, ja? Un var vienoties, paskatīties to laiku arī, kad grupiņi nokomplektēsies, lai tie cilvēki, kas netiek vakarā kādu reizi arī, tad no rīta, piemēram, tiek sestdienā, ja? Sestdienā, es domāju, ka vairāk tiek nekā darbdienu rītos, ja? Tad mēs varam tādu uztaisīt, ja? Tas īstenībā būtu forši, jo tas īstenībā būs ļoti labi. Mēs to darīsim, zināt, kāpēc? Tāpēc, ka vakara Zoomam ir cita enerģija kā rīta Zoomam. Un tā elpošana, ko mēs varam izdarīt vakarā, mēs to nevaram no rīta, un to, ko mēs varam no rīta, mēs nevaram vakarā, ja? Tā ir pilnīgi cita enerģija un pilnīgi cita sajūta, un cilvēks arī ir savādāks no rīta kā vakarā, ja? Tā kā būs mums 2 Zoom no rīta, tā kā meitenēm būs dažādos jums laikos arī, ja? Kas no vēl ir jāpasaka? Jā, varbūt jūs kaut kur to palaidāt garām, vai kā Zoom ir ļoti forša daļa šam visam. Nu, pirmkārt, jūs viņus varat redzēt atkārtojumos. Turklāt, ja jūs atnākat uz dzīvo, es redzu, kā katrs cilvēks elpo, un es varu pakoriģēt elpu, ja? Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir tik labi, tas ir tik daudz, kad es to varu izdarīt. Tas ir mazas nianses. Ja es redzu, tur kaut vai maziņu to ekrāniņu cilvēku, es tur redzu, tur uzreiz varu uzreiz arī sajust, uz ko vērst uzmanību un pie kā piestrādāt, ja? Tad tas ir ārkārtīgi labi. Mēs arī, protams, varam aprunāties, ja jūs to gribat, ja? Mēs varam aprunāties, izrunāt dažādas lietas. Un es par nedēļas tēmu arī varu vairāk pastāstīt. Un parasti jau, ejot to kursu paceļās, atklājās kaut kas, kas video nav, jo visu jau tehniski ielikt nevar un arī nevajag, un tad arī vēl kādas tieši jau individuālāk kādas papildus uzdevumus vai pie kā kurai piestrādāt. Es varu pateikt, jo es to redzu, zinu, mums tā ir WhatsAppā, tā kā, kad mums te ir izaicinājumi vien, šurp tur par to ir pamās, tas nav tas tomēr, ja? Lūk, tas ir par tiem Zoomiem, un tagad par to, kas būs rītdienas meistarklasē. Es pirmkārt pastāstīšu, protams, par webināru. Es izstāstīšu, kāpēc viņš ir tā sakārtots tādā secībā, tās nodarbības, ja? Es izstāstīšu, kāpēc tādi instrumenti, ja? Un kas ir ļoti svarīgi, es viņu veidoju, ejot arī, izējot no savām kļūdām un izpratnes un pieredzētā, jo ir lietas, kas vienam cilvēkam strādā, otram nestrādā. Man, piemēram, ir bijis tā, kad kas man vienkārši nestrādā, un es nevaru saprast, kāpēc. Un tad es esmu ar to visu taustīsies, piemēram, uzrakstīt mērķus vai uztaisīt to sarakstu, aprakstu. Man vienmēr ir pilnīgi drausmīgi, man nekad tas nav nostrādājis, un tad es, sākumā nestrādāju, un tad es mēģināju saprast, kāpēc. Es, protams, kā kārtīgi meiteni centos likt sev iet tagad un rakstīt un darīt visu. Un nav, un es jūtu, ka tā enerģija vienkārši, viņa nobloķējās, ja? Un tad es saprotu, ka pirmkārt man ir īstais brīdis jāatrod, un man, piemēram, daudz iedarbīgāk ir savādāk kā rakstīt, un citam ir rakstīt atkal labāk. Un tas ir atkarīgs no mūsu tipiem, psiholoģiskajiem un emocionālajiem, un par tiem arī es Zoomos parunāšu. Jums ir jāpavēro, kāda es esmu un kas man nostrādās, ja? Un tad arī tādas lietas es arī jums pastāstīšu. Ko es pastāstīšu rīt nodarbībā, es pastāstīšu
Es pastāstīšu par šo te manifestāciju un pievilkšanās likumu. Iespējams, ka jūs esat dzirdējuši, bet tā ir informācija, ko ir vienmēr vērts vēl un vēl klausīties. Tas ir ceļš vispār mūža garumā, un tas ir kaut kas, kas ar mums, kas notiek. Tas ir tas, kā darbojās visums un pasauli. Mēs par to zinām vai mēs par to nezinām. Bet ja mēs sākam to, bet ja cilvēki sāk to saprast un sāk tā kā mākslīgi priekš sevis izmantot necaur savu iekšējo izaugsmi, ļoti sačakarē karmu un diezgan traks saks tam varbūt gan bērniem, gan ģimenei. Arī to es pastāstīšu. Un es pastāstīšu, kādēļ jums radīsies pēc nodarbības lielāka izpratne starp citu par sevi. Jums radīsies izpratne par to, kāpēc ir dzīvē bijis un gājis tā, kā ir gājis. Un es arī pastāstīšu, ka jūs ieraudzīsiet likumsakarības, ja? Kā soli pa solim jūs esat aizgājuši pie tā, kā kārojāt, vai neesat aizgājušas, ja? Un kur ir tie momenti, kur cilvēki bieži apstājās, ja? Uz ko iekrīt un kāpēc tad nepiepilda to, ko gribās. Un jums arī radīsies cita izpratne, cits redzējums par iekšējo izaugsmi, par sevis par visu elpošanu, ja, kāpēc mēs jau elpojot attīram sev no liekām, savienojamies ar dievišķo būtību, un jums būs cits rakurs, un es pastāstīšu, jums saliksies kopā ar šo te manifestāciju un pievilkšanās likumu, ja. Kāpēc un kā tas iet kopā, ja, jo es esmu visu kaut ko dzirdējusi, ja, ka kaut kas slikts, tas ir vēl kaut kas, kā mēs to visu izmantojam, ja, mēs jau jebko varam, jebkā izdarīt, bet ja mēs to savajam kopā ar iekšējo izaugsmi, mēs daudz labāk vienkārši dzīvojam, ja, un mēs izdaram tās lietas, ko mēs dzīvē varam izdarīt, nevis kaut ko noļurpurējam, ja. Un mēs taisīsim meditāciju, un zinat, kāda man pilnīgi tā sajūta, kāda būs meditācija, ar tādu spēka enerģiju, bet ar seksuālo enerģiju. Un tagad tas nebūs par seksu kā tādu, bet to enerģiju. Es redzu tās enerģijas krāsu, to virpuli, kā viņi izskatās, un es jau pilnīgi sāku kustēties, un mēs arī kustēsimies rītā. Ja es jums parādīšu kādu kustību, varbūt vēl arī meditācijas laikā atnāks, lai mēs iegriežam šo enerģiju, jo tā ir ļoti spēcīga radīšanas enerģija, ar kur mēs arī pievelkam un radam. Bet es saku, tas ir tas, kā es saucu, kā tā enerģija saucās, ja varbūt viņa vēl citādāk arī saucās. Un es izstāstīšu, kā es viņu redzu, ja? Katrs jau var kaut kā savādāk skaidrot, un man tās lietas es redzu, nevienmēr es zinu viņām tur tos precīzos nosaukums, bet tā ir tā enerģija, kas iegriež tādu, tādu kaifa, ja, tādu, kad dzīve ir draivs. Un dzīvē notiek lietas, un notiek brīnumi, un notiek lietas, un tur iegriežās naudas enerģija, tur iegriežās rezultāts, ja. Citreiz varbūt ir tā, es daru, bet nav. Un šito te, ja sajūtu to enerģiju, tad tā viss aiziet, tā ir riktīgi laba lieta, to mēs. Un tagad šī brīdī ir ļoti, es jūtu, ka tas ir vajadzīgs, ja, tas moments viņai ir, tas moments ir pienācis tagad, kad mums šeit esošajām tas ir ļoti aktuāli, jo es esmu šīs meistarklases taisījis arī ar citām tām meditācijām, bet tagad ir šitas, ja, un manifestācijām tā ir ļoti svarīga lieta. Ja ar jautājumu jūs man paprasāt uzreiz, kas man vēl jāpasaka par meistarklasi? Jā, es izstāstīšu, protams, es jau teicu laikam par to webināru, kā viņš ir sakārtots, kāpēc viņš ir tā sakārtots, jo ir svarīga gan secība, gan tās nodarbības, un kas man vēl ir noteikti jāpasaka, viņš ir ar tādu vieglumu, ja. Es pati elpojot, esmu ļoti smagi procesojis, ļoti smagi visu to gājis cauri, pilnīgi nenormāli plēšot sev uz pusēm un spridzinot un vēl, un es esmu iemācījusies, ka tas nav, tas ir varbūt tāds ekstrēms ceļš, un ja patīk, kas izjūtas, bet viņš nav tas ātrākais, ja, un mums ir veidi, kā mēs daudz ātrāk un foršāk un kaifīgāk un harmoniskāk sasniedzam rezultātu, ja. Lūk, kas man vēl jums bija jāpasaka, es tā padomāšu.
Nu, es galveno pateicu, jā, tās nodarbības doma, lai jūs saprot, jūs izpratīsiet vairāk par sevi, jūs izpratīsiet par miedarbību ar ārpasauli, par kā iekšējais darbs iet kopā ar šo te pievilkšanās likumu manifestāciju, par ko tik daudz cilvēku runā, un tas ir tik forši. Un es esmu sapņotāja, man patīk, un tad, kad es esmu pati realizējis ļoti daudz, tas, kas man līdzies ir neiespējams, un tu pēc tam brīnies un nesaproti, wow, patiešām, ja, patiešām tas notika, man liekas, tas ir tik kaifīgi, tad ir dzīvē cita garša, ja, lūk. Un vēl es pastāstīšu arī, kam viņš ir piemērots un kam viņš nav, ja, tad jūs redzēsiet, vai tas jums ir vai nav, jūs arī sapratīsiet, ja, vairāk, tad kam tas vairāk ir piemērots un kam vairāk nav. Tā kā tiekamies, meitenes, rītā 7:30 Zoomā. Atā.